Esiet sveicināti Mada Fizio podkāstā. Es esmu Agnese Zirdziņa, fizioterapeite, Mada Fizio vadītāja, un šodien runāsim par problēmu, kas ir skārusi vismaz 80% Latvijas iedzīvotāju, par muguras sāpēm. Mūsu praksē mēs katru dienu dzirdam tādas frāzes, kā man ir diska trūce, vai man tagad sāp mugura un man dzīve ir beigusies, un tagad, ko lai es tagad iesāku, un tāds cilvēku izmisums, tā ir tāda reakcija, kas cilvēkiem rodas, kad viņam rodas šis diskomforts un sāpes. Šodien mēs gribam iedrošināt cilvēkus un kliedēt tās bažas un bailes par to, ka muguras sāpes tās ir kaut kā beigas, bet drīzāk parādīt to, ka varbūt tas ir signāls, lai sāktu par sevi rūpēties vairāk, labāk un vairāk piedomāt pie ikdienas. Un šodien ar mani kopā šajā podkāstā ir mana kolēģe, Mada Fizio fizioterapeite Elīna Cepurīte un dakteris, neiroķirurgs Jānis Šlēziņš. Iepazīstiniet ar sevi. Sveika, es esmu Elīna, tava kolēģe un fizioterapeite ar pieredzi šajā profesijā vairāk jau kā 10 gadu. Un pārsvarā strādāju ar aktīviem cilvēkiem, kuriem gribas no dzīves sagaidīt tātad kaut kādas fiziskas aktivitātes, kaut kādu slodzīti un gribas būt aktīviem visu dzīves garumā. Šajā konkrētajā vietā es strādāju varbūt ne tik ilgi, bet mums ar Agnesi ļoti forša sadarbība veidojās un kopīga valoda. Paldies par uzaicinājumu. Priecājos būt tik brīnišķīgā kompānijā un parunāt par tik aktuālu lietu. Mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts, neiroķirurgs. Varbūt nezina auditorija, ko dara neiroķirurgi. Tie pārsvarā nodarbojas ar ķirurģisko slimību ārstēšanu, kas skar gan galvas kausu un galvas smadzenes, bet arī mugurkaulu. Un es šobrīd varētu teikt vairāk sava laika veltu tieši mugurkaulas problēmām, muguras sāpēm un mugurkaula operēšanai, mugurkaula ķirurģijai. Tā kā vēlreiz paldies, ar prieku esmu ieradies. Cerams, ka šī mūsu diskusija par tik ļoti aktuālo tēmu muguras sāpes palīdzēs cilvēkiem atrast atbildes un arī iedrošinās cilvēkus. Tad man pirmais jautājums ir, par ko es gribētu parunāt, tieši par tām bailēm, kas notiek cilvēkam, kad viņam ir no rīta viņš ir piecēlies un tā mugura ir sākus sāpēt, vai varbūt viņa ir pakāpeniski sākus sāpēt līdz tam līmenim, ka jau ir jāmeklē palīdzība. Tad kā ir ar tām... Kāpēc cilvēki tik ļoti nobīstās no tā, ka sāp mugura? Varbūt viņam sāp kāda cita ķermeņa daļa, un tas ir pieņemamāk, bet tieši tās muguras sāpes cilvēks dzen bailēs. Elīna, ko tu saki, kā tev tavā praksē, kā tu šo redzi? Es domāju, ka numur 1 ir tas, ka ir šī neziņa par to, cik nopietna ir problēma, jo tajā brīdī, kad tu sastopies reāli tām sāpēm, tas šķiet ļoti nopietni, jo viņas ir tur tiešām klātesošas un nevienam nav jautājums, vai tās sāpes tur ir vai viņu nav. Viņas ir un viņas ir jūtamas un viņas ir īstas, un tad ir tāds jautājums, cik nopietni tas ir, un cilvēki arī kaut kā tomēr tajā brīdī izvērtē, kāds ir bijis tas dzīvesveids viņiem līdz šim, un daļēji jau saprot, es domāju, ko viņi sev ir ar to dzīvesveidu darījuši, kurā virzienā viņi ir gājuši. Un tad tas noteikti ir viens no noteicošajiem faktoriem, šī neziņa, kas tieši tas ir, kāpēc tas ir un kur tas viss ved. Kā tu, Jāni, domā? Jā, absolūti piekrītu, bet vēl papildinot var teikt, ka man liekas, ka cilvēki nobīstās, kā Elīna jau teica, no neziņas, bet šī neziņa viņiem raisa šaubas par to, kas būs ar manu dzīvi tagad. Pieņemsim, es šodien esmu pamodies, es esmu 30 gadus veca, tur sieviete vai vīrietis vienalga un pēkšņi vairs nevar piecelties. Vakar bija viss labi, un tad tu sāc baidīties, kas ar mani notiek, vai mana dzīve tūlīt nebūs kājām gaisā, visu, ko es savā dzīvē plānojis, iecerējis vai gribējis, tūlītās varbūt pārvērtīsies un mana dzīve vairs nebūs tāda kā iepriekš, un saka cilvēkiem ar mugurkaulu dažādām problēmām ir ļoti daudz mītu saistīti. Cilvēki uzreiz sāk iedomāties sevi ratiņkrēslos
un paralizēts, un vēl nezinu kādus, kas tik būs. Un tāpēc dabiski es no tā nobīstās un domā, kas tā ar mani ir noticis. Varbūt pastāstīja vairāk par to, kas tad ir tās muguras sāpes, kas ir tas, kas sāp. Tev vislabāk tas ir zināms, tu redz to visu no iekšpuses. Tātad, jā, mums tad ir jāparunā par to, no kā tā mugura sastāv. Tātad mugurā mēs visi zinām, ir muskulatūra, kas apvij mugurkaulu, ja, vai iekļauj vai ietver mugurkaulu. Tad mugurkaulam ir dažādas struktūras. Ir starpskriemeļu locītavs, ir starpskriemeļu diski, ir paši skriemeļi, ir nervi, kas ir mugurkaula kanālā. Un viss tas īstenībā var sāpēt. Ja. Katrai no šai struktūrai var atrast kaut ko, kas sāp. Pieņemsim, ja cilvēks ir pacēlis smagu dīvānu, un viņam ir iesāpējusies mugura, visbiežāk tas var nozīmēt muguras mīksto audu bojājumu, kaut muskuļu vai saišu aparāta sastiepums. Ja? Savukārt, ja es tagad drusku pārspīlēju, lai būtu vienkārši uzkrītoši. Ja, ja cilvēks ir nokritis no 6. stāva un traumas rezultātā viņam pēc tam sāp mugura, tad visdrīzāk ir kaut kas salauzts. Un tie ir skriemeļi salauzti, kas ir sāp tajā gadījumā. Līdz ar to mugurā var sāpēt diezgan daudz kas. Visas šīs struktūras manas nosauktas var sāpēt. Un viņas arī sāp dažādās situācijās, dažādos gadījumos, un dažādi arī tiek ārstētas attiecīgi. Un tās visas struktūras miedarbojās. Un tās visas struktūras neapšaubām miedarbojās. Un pats interesantākais, ka gandrīz visas izpaužās līdzīgi ar muguras sāpēm. Tad tas nozīmē, ka cilvēks atnākot pie tiesas kabinetā, pasaka, ka viņam sāp mugura, viņam var būt jebkas no visa tā spektra, ja, ko mēs pieminējām jau. Bieži vien pie mums, pie fizioterapeitiem atnāk pacienti, un mēs viņiem jautājam, par ko viņi sūdzās. Viņi izvāks savus izrakstus, magnētiskās rezonanses vai kaut dažādu izmeklējumu izrakstus un saka, man ir disku trūce, man tur ir spondiloze, man tur ir kaut kādas izmaiņas un sauc svešvārdus, bet īsti nepastāst, par ko viņi sūdzās. Es domāju, šādas situācijas ir ne tikai mums, bet arī tev, kad cilvēks nāk uzreiz ar to, ko viņš ir izlasījis dažādos izmeklējumu izrakstos. Tad mans jautājums ir par to, cik nozīmīgi ir taisīt izmeklējumus, kādus izmeklējumus, kādās situācijās un kad vai cik ātri, piemēram, man šodien sāk sāpēt muguru, vai man ir jāskrien uzreiz taisīt magnētisko rezonansi, un kad ir tās, un cik ļoti nozīmīgs ir tas izraksts un tā atbilde un tā bilde, ko mēs redzam tajā izmeklējumā. Jā, brīnišķīgs jautājums. Atbildi ir nē, ja veselam, jaunam, pieņemsim, cilvēkam sasāpās mugura, tad nav tā, ka viņam uzreiz ir jāskrien taisīt bildes, jo ar vislielāko ticamību tās muguras sāpes pāries dažu nedēļu laikā ar vai bez ārstēšanās. Līdz ar to medicīnā, protams, tas ir izdomāts zināms algoritms, ko sauc par sarkano karogu stāvokļiem. Ir tātad situācijas, kurās ir jātaisa bildes uzreiz. Un šādas situācijas ir, ja cilvēkam sāp mugura un viņam ir zināms vēzis. Pieņemsim onkoloģijas kontekstā, ir kaut kāds, pieņemsim vīrietis ar prostatas vēzi, un viņam sākas sāpēt mugura. Un iepriekš tā viņa nav sāpējusi. Un pirmais, ko ārsts padomā, ka tās varētu būt un varētu nebūt. Metastāzes mugurkaulu. Un tāpēc šāds cilvēks jāsūt uz bildēm uzreiz. Līdzīga situācija ir, ja cilvēkam infekcijas pazīmes. Cilvēkam sāp mugura, un viņam ir paaugstināta temperatūra, viņam ir drudzis, viņam ir vispārējais nespēks un vēl sāp mugura. Ārsts padomā, ka tā varētu būt infekcija, un arī nedrīkst gaidīt. Vai arī cilvēkam ir kaut kāda bijusi trauma. Viņš ir tas pats nokritis no kaut kāda augstuma, un viņam sāp mugura. Mēs nevaram gaidīt tur 3-4 nedēļas pāries, jo var jau būt, ka viņam ir
īstenībā salauzts skriemēlis. Tātad šīs ir tās situācijas, kad cilvēkam ir sarkanā karoga stāvoklis, kad ir jāsūta vai ārsta redzes lokā tāds cilvēks nonāk, viņš jāsūta uz bildēm uzreiz. Bet visos pārējās situācijās, kad ir tā kā citādi vesels cilvēks, viņš ir, pieņemsim, vakar pārvācies, nesis smagums un šodien viņam sāp mugura, pilnīgi noteikti viņš nav jāskrien sūtīt, izmeklēties un meklēt kaut kādas bildes taisīt, jo visdrīzāk viņam vienkārši viņš ir pārcelājies smagums, viņam ir kaut kas sastiepts, pārpūlēts vai iekaists, tas pāries un viss būs labi un nav vajadzības taisīt bildes. Bet turpretī, ja šāds cilvēks 3-4 nedēļas vai pat vairākus mēnešus slimo ar muguras sāpēm, viņš ir ārēji vesels, viņam nav nekāda sarkanā karoga stāvokļa, tad gan ir jāsūta uz bildēm un atbildot par to, kas ir labākās bildes. Ir drusku atšķirīga situācija Latvijā, ka ģimenes ārsts var nosūtīt pacientu veikt kompjutera tomogrāfijas izmeklējumu. Kompjutera tomogrāfijas izmeklējums, tiem, kas nezin, ir saistīts ar lielu starojuma devu. Tātad viņš ir kaitīgs izmeklējums. Savukārt magnēta rezonanses izmeklējums, kurš ir nekaitīgs, ģimenes ārsti nevar uz viņu nosūtīt. Acīm redzot, tas ir vēsturiski iegājies tādēļ, ka agrāk bija nosūtīt uz magnēta rezonanses varēja tikai speciālisti, tāpēc, ka tas bija rets, grūti pieejams un dārgs izmeklējums. Mūsdienās magnēta rezonanses ir aparāti, vismaz Rīgā ļoti, ļoti daudz. Līdz ar to sanāk, ja cilvēks griežas pie ģimenes ārsts viņu nevar nosūtīt uz nekaitīgu un labu izmeklējumu, bet var nosūtīt uz kaitīgu un mazāk informatīvu. Es ar to gribēju teikt, ka muguras sāpju kontekstā, protams, vislabākais, visinformatīvākais ar atsevišķiem izņēmumiem, kad mums vajag izvērtēt kaulu struktūru, tad tas ir magnēta rezonanses. Un kaulu struktūra, ja mums vajag, tad tā ir kompjutera tomogrāfija, bet tas ir atsevišķos gadījumos. Un tad ir jāpaskaidro klausītājiem par tiem slēdzieniem, kas tur ir rakstīts. Jums jāsaprot ir, ka radiologs, tas ir cilvēks, kas apraksta, jūs bildes nezin par jums praktiski neko, vai arī varbūt zin vienu teikumu par to, ka jums sāp kaut kas vai nesāp nekas, kaut kas, kas bija ierakstīts nosūtījumā. Tātad, un radiologs apraksta visu, ko viņš redz. Viņš apraksta, redziet, kā piemēram, iesākt Agnese tevi aprakstīt. Tātad manā priekšā sēž sieviete ar blondiem matiem, baltā krekliņā un tā tālāk. Un rodās diezgan, ja es aprakstītu visu, kas man priekšā sēž, tad sanāk diezgan garš apraksts. Bet tas jau nenozīmē, ka tas, kas man priekšā sēž, ir kaut kas nenormāls. Tāpat arī ar bildēm. Tur ir īsumā diezgan garš apraksts par to, ka tur ir kaut kas izspiedies, tur kaut kas sašaurinājies, tur ir kaut kas sarotējis un vēl kaut kas. Bet bieži vien īstenībā ir aprakstīta norma. Jā, un tas nebūs pat īsti to sāpju iemesls, vai ne? Un tas īsti nav tas, un tāpēc mēs neārstējam bildes, bet ārstējam cilvēku. Un līdz ar to arī cilvēki, izlasot šito te, viņi izlasot, tur ir diska trūce, un diska trūce viens no mītiem ir, ka diska trūce ir visas muguras nelaimju cēlonis, kas ir īsumā pretēji. Diska trūce gandrīz nekāda nav muguras problēma cēlonis. Bet, cilvēki izlasa šitos visus vārdus par spondilozēm, spondilartrozēm un disku protrūzijām un fasešu locītavu hipertrofijām un vēl nezinu ko. Un tad tur cilvēks ir dzīvās šausmās par to, ka viņam liekas, ka tur kaut kas ir drausmīgs, bet bieži vien tiek aprakstīts kaut kāda normāls stāvoklis. Tātad vārds spondiloze ir plašs jēdziens, spondiloze un spondilartos, kas ietver mugurkaula faktiski dabisko nolietošanos. Līdz ar to mēs varētu pat teikt, ka spondiloze ir norma vai spondilartroze, jo tas skar absolūti visus cilvēkus lielākā vai mazākā mērā. Tas lielākais vai mazākais mērs ir bieži vien atkarīgs no ģenētikas un dzīves stila. Tātad kādam var būt laba mugura, kas lēni nolietojās, un kādam mugura, kas nolietojas ātrāk. Ja? Bet visiem tas notiek. Bet tie svešvārdi visi ir biedējoši. Un tāpēc varbūt cilvēkam labāk pašam neinterpretēt, paļauties uz profesionāļiem un vērsties pie cilvēkiem, kuri spēj izskaidrot, pastāstīt, ka tas ir normāli, ka tas ir, ka tās nav šausmas, tās nav beigas, un ka daži no tiem vārdiem, kas ir rakstīti tajā izrakstā, ka tā ir pilnīgi norma, nevis kaut kāda diagnoze. Kā tev, Elīna, parasti ar šo, jo mēs lūdzam, lai pacienti izmeklējums ņem līdzi, vai ne? Un mēs arī viņus izvērtējam un skatāmies pie vajadzības. Bet
Jā, tāpēc, ka mēs zinām to reālo situāciju, ka pie fizioterapeita pacients klients pavada ilgāku laiku, un tad mums ir laiks patiešām izrunāt, kas no tā visa varētu būt saistīts ar tām muguras sāpēm, un kam absolūti nav jāpievērš uzmanība kā kaut kam, kas varētu traucēt dzīvot. Un man pat cilvēki reizēm raksta un sūta tos izrunāt, un saka, Elīna, paskaidro man, kas man tur ir, tā kā ļoti jāuztraucās vai nav tik traki. Tāpēc, ka viņi gaida kaut kādu cilvēcīgo to izpratnes momentu, ka viņi sapratīs, kas tur vispār ir, kam ir jāpievērš uzmanība, un tas nenotiek tajā brīdī, kad viņi saņem to izmeklējumu, bet viņa grib uzreiz zināt. Mēs gribam uzreiz visu zināt. Viņam liekas, ka, kur ir atrisinājums priekšā, bet patiesībā, jā, kā jau doktors teica, tas atrisinājums visticamāk tur nemaz neslēpjas. Jā, tas ir tas, kā tur izskatās un tā, bet tad ir kā tas ķermenis to visu ir izdomājis atrisināt, kur tā problēma ir, un viņa bieži vien ne tajās muskuļu kaut kādās spazmās, un to jau mēs atkal sākam risināt lēnām, mūsu sadarbības ietvaros, bet reāli cilvēki ir tik ļoti jānomierina, kad viņi visu to ir izlasījuši, jo viņiem jau nervu sistēma jau ir tādā līmenī uztraukusies un nepārliecināta par to ķermeņa spēju vispār kaut kādu slodzi vēl izturēt, vai kas man ir jādara, ko es drīkstu, ko es nedrīkstu, un tie visi jautājumi tur galvā tam cilvēkam griežās, un tāda sajūta, ka vai tas ķermenis vispār vēl ir spējīgs kaut ko darīt. Vai tāda diska trūce, ja tā ir konstatēta, viņa var pāriet pat no sevis? Jā, absolūti. Diska trūce ir vienlaicīgi gan, ja viņa ir, redziet, es gribu uzreiz akcentēt klausītājiem un skatītājiem, tātad ja mēs runājam par diska trūci, kura ir simptomātiska, jo diska trūce var būt arī absolūti asimptomātiska. Tātad cilvēkam ir kaut kādas sūdzības, viņš ierodās, viņam ir bildēs diska trūce, bet mēs konstatējam, ka diska trūce nav šo sūdzību cēlonis, ka viņi ir asimptomātiski. Līdz ar to diska trūce pati pa sevi nav slimība. Diska trūce nav slimība. Un diska trūce kļūst par slimību tajā brīdī, kad viņa spiež vai uz nervu saknīti, jostas daļā, vai arī viņa spiež uz muguras smadzenēm vai nervu saknīti kakla daļā vai krūšu daļā. Līdz ar to mēs varētu pat teikt, ka diska trūce īstenībā nav slimība. Bet, ja diska trūce ir slimība, tad diska trūce ir vienlaicīgi gan ķirurģiska, gan neķirurģiska slimība. Jo ir zināms, un daudz pacientu to zina, ka diska trūce, tad, kad rodās, tā ir diska deformācija. Disks vai izvelvējās, nesaplīstot, ko sauc par protrūziju, vai arī ieplīst un izspiežās kaut kas, ko sauc par trūci. Jebkurā gadījumā kaut kas spiež uz nervu, vai tas ir diska gredzens, vai tas ir trūces audi. Un šie trūces audi vai diska vai protrūzijas audi īstenībā var sarētoties un savilkties un uzsūkties. Un tādā veidā cilvēks pats pašizviseļojās. Ja? Un līdz ar to ir zināms, ka diska trūce var pašizviseļoties, un līdz ar to nav tā, ka cilvēks ar diska trūci uzreiz ir jāoperē. Ir zināms, ka 6 līdz 8 nedēļu laikā ir tas laiks, kad ir zinātniski pierādīts, ka tas ir tas brīdis, pa kuru diska trūcei vajadzētu uzsūkties. Tātad cilvēks, ja ierodās pie manis konsultāciju un ir saslims 2 nedēļas atpakaļ, tad es viņam saku, ziniet, mums vēl ir 4 līdz 6 nedēļas laika, kuru mēs varam pagaidīt, un varbūt jums operācija nevajadzēs. Un savukārt, ja pie manis ierodās cilvēks ar diska trūci un saka, ka viņš jau slimo 3 mēnešus, es zinu, ka tas laiks, kad diska trūcei vajadzēja uzsūkties, jau ir pagājis. Viņš nav izveseļojies, un tad gan viņam visdrīzāk ir jāparunā par operāciju. Līdz ar to arī dažreiz ir puskomiskas situācijas. Atnāk pie manis cilvēks, kas slimo tur varbūt jau pusgadu ar diska trūci. Un es viņam saku, ziniet, jums vajadzēs operāciju. Un viņi, doktor, ko jau jums tikai operēt? Jums tikai operēt, nekādas citas lietas jau jūs nezināt. Ja? Es, protams, zinu kaut kādas arī citas lietas, bet es zinu, ka jūs jau pusgadu slimojat, un jums jau sen bija jābūt veselam, ja jums būtu lems būt veselam, bet jums nav lems būt veselam bez operācijas. Tad jums vajag operāciju. Tad kuras ir tās situācijas, kad noteikti ir jāoperē? Kad nav varianti, jo bieži vien cilvēki jau izlasot to diagnozi vai uzzinot to, ka man ir diska trūce, tad man ir operācija jau 90% noteikti, ka man būs jāoperē, bet vienmēr tā nav, kā mēs tikko runājam. Tas gandrīz nekad tā nav. Jā, kuras tad ir tās situācijas, kad tik tiešām, kad
nav variantu, neizvingrosim šito, nesanāks. Ir jābūt tātad jāsakrīt kaut kādām vairākām lietām. Numur 1, diska trūce ir simptomātiska. Tātad diska trūce rada cilvēkam to veselības problēmu. Tātad diska trūce nospiež patiešām nervu, un tad tas patiešām izpaužās kā sāpes un tirpšana, kas izstaro pārtiecīgā nerva gaitu. Tātad ir jābūt vismaz tam. Jo, diemžēl, ir dzirdēts, ka ir cilvēki izoperēti ar diska trūcēm arī bez kaut kādām sāpēm, tātad bez nervu nospieduma. Dabis tādas operācijas ir bezjēdzīgas, viņas nepalīdz. Ja? Bet ir jābūt simptomātiskai diska trūcei, ir jābūt tā, ka 6 līdz 8 nedēļas cilvēks ir ārstējies, bet nav izārstējies. Tātad ārstēties nozīmē ārstnieciskā vingrošana, medikamenti, kas var būt tablešu veidā, kas var būt blokāžu veidā. Tā blokādes ir tas pats medikamenti, vienkārši ievadas vai pievadas veids, un jostosortoze. Tātad cilvēks ir vingrojis, lietojis medikamentus, nēsājis jostosorto, un viņam nav palicis labāks 6 līdz 8 nedēļu laikā, tad mēs sākam aizdomāties par operāciju. Ir daži izņēmumi. Ir izņēmums, ka cilvēku operē ātrāk nekā 6 līdz 8 nedēļas, ir tad, kad pacientu operē steidzami. Vārds steidzami un akūti, tur ir neliela atšķirība. Steidzami nozīmē 72 stundu laikā. Akūti tas nozīmē 24 stundu laikā. Neatliekam nozīmē tagad un tūlīt. Tātad ir situācijas, kad ir jāoperē steidzami. Tātad tas ir cilvēkam, kad ir neizturamas sāpes. Tātad cilvēkam sāp tik nenormāli, ka neviena zāles viņam nepalīdz. Viņš jāizoperē steidzami 72 stundu laikā. Cilvēks jāoperē neatliekami. Ir tas situācija, kad ir tā saucamais Kaudei-Kvaina sindroms, jeb zirgastes nospieduma situācija, kad diska trūce ir tik milzīga, ka ir pārspiedusi visu mugurkaula kanāla saturu, ko sauc par jostas daļā par zirgasti, jo viņa bildēs attēlu patiešām atgādina zirgasti. Jo šī situācija ir potenciāli ar augstu invaliditātes risku, un tādēļ jāoperē vai diena vai nakts. Ja? Un ja vēl cilvēks ir jāoperē steidzami, jo cilvēkam ir dziļš neiroloģisks deficīts, tad ja nervs ir saspiests tik spēcīgi, ka viņam atsaka pēda, ja? Vai pēda kļūst tā saucamā krītošā pēda vai šļopinā gakā mēdz dēvēt. Tā ir tā situācija, ka drīzāk jāsteidzās nekā var atlikt. Ja? Visās pārējās situācijās, ja cilvēkam tikai sāp un zāles viņam palīdz, lai cik tas nebūtu kaut kādā ziņā, varbūt pat cietsirdīgi, tad, ja cilvēkam zāles palīdz, tad mēs gaidām uz viņu izvesaļošanos, nevis viņu operējam. Par tādu arī, ko mēs tikko runājam, ka tā ir norma, deformējošā spondiloze. Kā mēs varam, it kā tā ir normāls novecošanās process, ja, tas ir normāli, bet tomēr arī tas rada sāpes, bieži vien rada daudz problēmas un nebūtu nav jābūt kaut kādai disku trūcei vai kaut kādai nopietnai problēmai, bet tās sāpes ir. Ko mēs varam tur darīt, lai aizkavētu šo novecošanās procesu? Kas būtu tas? Tas varbūt tās pat vairāk Elīnai sākotnēji. Sākotnēji, ko mēs varam darīt, lai tomēr saglabātu to locītavu veselību ilgāk un tas nenotika tik strauji un netraucētu? Pieņemt to, ka tas notiek, bet lai tas mums netraucē ikdienā funkcionēt un dzīvot bez sāpēm. Jā, te ir svarīgi atcerēties, ka mugurkaulam tur ir komanda. Ja, komanda ar audiem, kurus var likt pie darba apzināti. Ja, jo tas, kas tur notiek, to jau mēs neizmainīsim tādā izpratnē kā kaulaudiem. Lai gan, starp citu, ja mēs strādājam uz dažādām tādām slodzēm, kas tur jau ir, ja mēs runājam tieši par kaut kādu kaulaudu blīvumu izmaiņām, tur arī mēs varam ietekmēt ar savu darbību, ar vingrinājumu, ar savu sportveidu izvēlēm, bet tieši tā muskuļu aktivizācija, kas ir tā kā, pavisam vienkārši runāts pilventiņa apkārt visam tam mugurkaulam, locītavām, muskuļu aktivizācija, tur slodze vertikālā, kas iedod šo slogojumu visām kaulu struktūrām. Mēs liekam savu ķermeni darbā, kuram viņš ir domāts, nevis vienkārši sēžam visu dienu un ciešam gravitācijas pretestību, bet liekam tiem muskuļiem darboties. Mēs tādā veidā palīdzam savam ķermenim
eksistēt, darboties, būt tai dzīvajai sistēmai, kas tas ķermenis ir. Ja viņam ir visiem audiem jāstrādā, katram ir savs darbiņš. Mēs nevaram vienkārši sagaidīt, ka tas ķermenis izturēs visu, ko mēs tam liekam izturēt, nedodot neko pretī no sevis. Es uz to tā skatos, un to mēs arī varam novērot, ka cilvēki, kur ir fiziski aktīvi un dara un atrod laiku tam, viņi patiešām jūtās labāk, viņi patiešām var dzīvē sevi nest daudz drošāk, daudz pārliecinātāk un justies labāk, tas vienmēr ir vienos vārtos. Kā Jāni, ir kaut kāds brīnums zāles? Brīnums zāles? Nē, īstenībā nav. Es to mīlu pacientiem arī stāstīt, ka īstenībā tad ir 4 grupas ar problēmām, kas cilvēkam vispār ar muguru var notikt. Varbūt mugurkaula onkoloģija, varbūt trauma, tātad kaut kas salauzts, varbūt infekcija un tā saucamās deģeneratīvās muguras saslimšanas, tad, ko tu jau minēji, ar novecošanu saistītās. Un ir tas paradoks, ka mugurkaula novecošana vienlaicīgi ir normāls process, bet viņa vienlaicīgi rada blakus efektus dažādu muguras problēmu veidā. Un tās hroniskās muguras sāpes ir iekaisums, biežākais iemesls ir iekaisums starpskriemeļu locītavās. Mugurkaula novecošanās problēma ir arī mugurkaula kaut kāda stenoze. Un tā tālāk kaut kāda tās struktūras sašaurina mugurkaulu it kā normāls novecošanas rezultātā. Līdz ar to novecošana ir it kā koks ar 2 galiem. No vienas puses tas ir kaut kas normāls, no otras puses viņš mēdz radīt problēmas. Un, papildināt Elīnu, ko darīt, man liekas, ka man pat grūti kaut ko papildināt, neko nevar darīt, izņemot vingrošanu. Ja? Es to tādā vienkāršotā izpratnē varu pastāstīt, kā mugurkauls nes kaut kādu slodzi, un ja mugurkaulam mēs stiprinam tos audus, kas apkārt mugurkaulam ir to muskulatūru, tad mugurkaulam paliek vieglāk nest to slodzi. Jo viņam ir kaut kas viņu vēl balsta papildus, un līdz ar to slodze uz mugurkaula struktūrām samazinās, tāpēc, ka mums ir kaut kas riņķī, kas palīdz viņam turēt. Un tādā veidā mēs to mugurkaula nolietošanos bremzējam, mēs tādā veidā viņu pasargājam no pārliekas nolietošanās. Kā ir, ja cilvēkam tā tad ir sākušās šīs muguras sāpes, ar ko viņam būtu jāsāk darīt? Es domāju, ir daļa cilvēku, kas skrien uz sporta zāli un mēģina atgūt iekavēto un saprot, ka neko nav darījuši un tagad sākšu uz tā sāpīgo muguru dot virsū slodzi. Citi liekās gultā gulēt, citi skrien pie ārsta, taisa izmeklējumus, meklē zāles, cits nedara neko, noignorē šīs sāpes. Tad kas ir tas pareizais veids, ko cilvēkam darīt un kā darīt, tā mugura ir sākus sāpēt? Te mēs jau it kā esam daļēji pieskārušies sarunas sākumā. Tas ir atkarīgs no konteksta. Tātad, ja cilvēkam sāp, viņš ir jauns un vesels un viņam sāp, kurš šodien sāpēt muguru, tad, protams, nevajag skriet pie ārsta. Visdrīzāk tas viss pazudīs. Un, ja cilvēks jau ilgstoši slimo muguras sāpēm, viņas ir progresējušas, tad visdrīzāk kaut kāds iemesls ir, un tad tur gan vajadzētu aiziet pie ārsta un pārbaudīties. Bet kopējais algoritms, protams, es teiktu tā, ka ja jums ir tikko sākus muguru sāpēt, jums nekas iepriekš nav sāpējis un visādi citādi esat vesels, tad visdrīzāk pirmās 3-4 nedēļas var palietot pretsāpju zāles, panāsāt jostas ortozi, sākt vingrot ar fizioterapeitu un skatīties, kas būs. Un ja tās problēmas nemazinās vai pat pastiprinās, vai jau pašā sākumā ir ļoti būtisks, tad gan jau jāgriežās pie ārsta un jāskatās, kas tur ir. Kā tev, Elīna, parasti, kāds ir tavs algoritms, ko tu iesāc ar cilvēkiem, kur nāk ar arī ir ļoti atkarīgs, kādas tas sāpes ir. Jā, kas tur precīzi noticis, kā cilvēks vispār var, ko viņš var izdarīt. Un, ja tas ir tā patiešām sāpīgi, ka viņam grūti pakustēties, tad tas, ko mēs darām kopā, varbūt tie būs kaut kādi elpošanas vingrojumi, varbūt tas būs kaut kāda pastiepšanās viegla. Nenormāli daudz noteiks tas, cik droši cilvēks par to ķermeni jutīsies. Ja viņš pieļauj tādu iespēju, ka tas lēnām uzlabosies, viņš jau pats arī kļūst tāds pārliecinātāks nedaudz tajā situācijā. Un tad mēs izrunājam,
sākam šīs elpošanas, mazas mobilizācijas, kaut kādas atslogošanas taktikas izrunājam, to pašu ortozus izmantošanu ikdienā. Tā ir tāda, ka tu iedod stratēģiju kādam, kurš varbūt ir bišķiņ pazaudējis pamatu zem kājām. Tā ir tāda nodarbība parasti. Tad, principā, varētu sākt ar to, ka cilvēks varētu arī iet pie fizioterapeita kā pie pirmā speciālista, tad, ja nekas nesanāk, sāpes paliek stiprāks vai fizioterapeitam rodas aizdomas, ka, ka tas nebūs, mēs netiksim galā un ka ir vajadzīgs ārsta slēdziens tomēr. Nav tā, ka uzreiz ir jāskrien meklēt kāda ārsta speciālista palīdzība, ka varētu sākt tomēr ar tā savu ķermeņa apzināšanos un sameklēt to iemeslu, kāpēc tā ir noticis, vai ne? Jā, protams, varbūt izņemot tās situācijas, kad patiešām ir aizdomas par lielām problēmām. Jā. Bet tad mēs arī, mēs taču redzam to un zinām šos sarkanos karogus, un tad mēs paņemam bezmaz vai aiz rokas to cilvēku un sakam, mums jādodas uz citu ka šis vietu, nebūs mūsu lauciņš, ka tomēr jāiet tālāk. Bet arī tā atnākšana kaut vai šeit, tas jau ir solis no cilvēka, viņš jau nevar zināt. Nevienmēr tu zini, nesot šajā te jomā speciālists. Tāpēc, jebkurā gadījumā ir labi satikt kādu, kurš zina un var novirzīt tevi pat, ja tas ir nepieciešams. Atnākot pie ārsta, cilvēki ar muguras sāpēm bieži vien patiešām sagaida kaut kādu brīnumu ārstēšanos. Un man bieži vien ir jāpaskaidro, ka kopumā ārsta rokās ir tikai 5 instrumenti muguras sāpju ārstēšanai. Ārstnieciskā vingrošana, medikamenti, blokādes, jeb šprices. Tad mums ir vesela grupa ar lietām, ko sauc par operācijas. Un pēdējais ir jostas ortoze. Bieži vien pacienti brīnās, kas tad tāda ortoze ir, vai tā ir kaut kāda vienkārša josta, lai muguru sildītu. Nē, ortoze ir kvalitatīvs medicīniskās inženierijas produkts, kas ir paredzēts mugurkaula stabilizācijai. Viņi ierobežo mugurkaula kustīgumu, tādā veidā samazina sāpes, samazina pretsāpju medikamentu patēriņu, uzlabo dzīves kvalitāti. Faktiski nav tādas situācijas, kad jostas ortozi nevarētu lietot. Mēs saviem pacientiem iesakām Aspen firmas izstrādājumu, kas ir amerikāņu brands, ļoti augsts kvalitātes izstrādājums, gan inženieriski, gan arī izpildījuma ziņā. Mēs ar doktoru Raimonu Mikjanski esam tieši šī iemesla dēļ radījuši internetu veikalu www.medicom.lv, kur var iegādāties šādus te ortozes un arī citus augstas kvalitātes medicīniskos palīglīdzekļus par samērā draudzīgām cenām. Bieži vien cilvēkam vai sastopoties ar šīm muguras sāpēm, vai uzzinot diagnozi, vai tā ir diska trūce, un varbūt, ka tā ir arī jāizoperē, un tas pēcoperācijas periods. Un tad cilvēkam šķiet, ka ar to arī dzīve ir praktiski beigusies, varbūt ne pati dzīve, bet tāda aktīvā dzīve, un daudzi domā, ka ir jāatsakās no saviem hobijiem, no sporta, no ikdienas aktivitātēm, kas viņiem ļoti patīk, ko viņi mīl darīt. Un tad kā ir, Jāna, vai pēc tās diska trūces diagnozes vai pēc operācijas dzīve turpinās? Absolūti. Es dažreiz mēdzu jokot cilvēkiem, kuri prasnēs, viņiem saka, ka būs jau vien jāturpina dzīvot, vai ne? Jā, diska trūce, ja mēs skatāmies izolēti kā slimību, viņa paredz pārsvarā gadījumu pilnīgi izveseļošanās, gan vienā, gan otrā gadījumā. Tātad dažreiz ir pacienti, kuri ir svaigi saslimuši, un es viņiem saku, ziniet, jūs būsiet vesels, es tikai vēl nezinu kā, vai jums tā diska trūce pati uzsūksies, un jūs tādā veidā kļūsiet vesels, vai arī, ja tas nenotiks, mēs viņu izoperēsim, jūs tik un tā kļūsiet vesels. Tātad prognoze ir laba. Cilvēkam pēc diska trūces izārstēšanas vienā vai otrā gadījumā, protams, ir kādu brīdi sevi jāierobežo kaut kādās aktivitātēs, kas ir saistīts ar fizisku smagu slodzi, tur smagumu celšanu un tā tālāk. Bet tad, kad viņš ir izveseļojies, tad viņš ir uzskatāms par veselu cilvēku, kurš var darīt visu, ko veseli cilvēki dara, sportot un skriet un iet pirtīs un visu, ko vien darīt, ko vien viņš grib. Nekādu ierobežojumu nav pēc tam, ka tas būtu kaut kā. Arī svarīgs jautājums, bieži vien jaunas dāmas man prasa, vai es drīkstēšu bērniņu dzemdēt. Jā, absolūti, jā. Nav nekādu absolūti šķēršļu, diska trūce bijusi operēta vai neoperēta, nav šķērslis bērniņu dzemdēšanā dabiskiem. Tur varbūt ginekoloģiski kontraindikācijas, ja, tur dzemdēšanai pa dabīgiem dzemdību ceļiem, bet no muguras puses nekādas problēmas.
Kā vairāk varbūt par fizioterapijas lomu, Elīna jau tā kā mums jau ieskicēja to, kā notiek šie vizīti pie fizioterapeita un kāda ir fizioterapeita loma. Vai tu, Jāni, arī tad, kā mēs iepriekš jau runājām, tu saki, ka tu arī tad novirzi pacientu pie fizioterapeita, aiziet tagad pie fizioterapeita, pastrādā ar sevi un tad skatāmies, kas notiek un nāks atpakaļ. Kā tu redzi šo fizioterapeita lomu? Cik liela tā ir tieši pie tā muguras sāpēm? Muguras sāpju kontekstā tas, es teiktu, ir muguras sāpju ārstēšanas akmens, jo redziet, kas mums ir vispār pieejams, kas ārstam ir pieejams. Ārstam ir pieejams tabletes, ja, kā mēs jau minējām, ortozes, skalpels un pa lielam operāciju un fizioterapeits. Ja, un visas tās pārējais ir kaut kādā ziņā medikamenti jau tās pašas diska trūces kontekstā nevar piespiest ielīst diska trūci atpakaļ. Medikamenti to nedara. To nedara arī blokādes. Tātad faktiski medikamenti ir pacienta stāvokļa atvieglošana pa to laiku, kamēr daba viņu izārstēs. Bet ārstnieciskā vingrošana gan patiešām ir tā vienīgā lieta, kas kaut ko pēc būtības uzlabo tajā mugurkaulā, ja, mugurkaula stiprība un rada arī labvēlīgus apstākļus šīs diska trūces uzsūkšanai vai reabsorpcijai, vai arī tipiskos muguras sāpju gadījumos, kas nav saistīti ar diska trūci. Tātad, kad sāpju cēlonis ir mugurkaula struktūra, kaut kāda hroniska pārslodze, tad vienīgais veids, kā mēs to mugurkaulu pēc būtības varam nostiprināt, ir ārstnieciskā vingrošana. Tāpēc es teiktu, ka tas ir pamats rekomendācijas, viena no pirmajām rekomendācijām lielākā daļā gadījumu. Jā, nevar nepiekrist. Ne, tieši tā tas arī ir. Tas ir tāds ceļš. Bet, protams, cilvēkam ir jāsvaro, ka viņam pašam ļoti būs jāiesaistās. Un ne visi grib, ne visiem ir laiks, lai gan patiesībā, ja tas tev ir svarīgi, tu laiku var atrast. Bet, tur atkal mēs nonākam tādā pretrunā reizēm, ka cilvēks ir kā grib atvesaļoties, bet tajā pašā laikā nav gatavs iesaistīties sava ķermeņa dabīgo procesu tādā atvieglošanā kaut kādā. Un tad varbūt viņiem ir tas glābēriņš ir tas, ka sadzīs visticamāk, ja, ka tev pasaka tās, cik tur 6-8 nedēļas gaidi, un tad viņš tā, gaidīt es varu. Bet tas, ka viņam būtu no savas puses kaut kā jāiesaistās, no tā būs atkarīgs ļoti daudz. Un tas ir jāsaprot. Principā 90% tālu ir atkarīgs no tā, cik cilvēks pats ir gatavs piedalīties procesā, cik viņš ir gatavs iesaistīties un būt atbildīgs par to. Jo mūsu veselība ir mūsu paša. Jo aizejot pie fizioterapeita, neviens jau tāpat viņa vietā neko nevarēs izdarīt. Jā, tur varbūt kaut kādas saspringtos audus mazliet atbrīvot. Varam pamesēt. Varam pamesēt, kaut ko. Kaut gan akūtu mugursāpju gadījumā diez vai arī tas kaut ko daudz dos. Bet ir jāsaprot, ka tā ir jābūt turpmāk tādai ļoti tuvai sadarbībai ar savu ķermeni, nevis iešana visu laiku tajā tērēšanas virzienā un nekā nedošana pretī. Jā, un bieži cilvēki vēlas tieši to brīnumu tabletīti, brīnumu podziņu un to ātro vieglo ceļu. Grūti ir sevi saprast to, ka tagad man būs 3 mēneši katru dienu jāvingro no ārprāts. Tas prasa laiku, tas prasa līdzekļus, tas prasa saņemšanos un tā. Un bieži mēs sastopamies pacientiem, kuri apmeklē manuālo terapeitu, kuri dodas uz tādām ātrām, vieglām manipulācijām, kas tajā brīdī palīdz, un tad ar to arī rodas ap to daudz mīti. Tā ir tā cilvēka interpretācija, viņi atnāk pie mums, saka, jā, es tur biju uz tādu un tādu manipulāciju, man salika diskus vietā, man bija izslīdējis skriemels, to man tagad ielika vietā, salika muguru, sakārtoja. Šādi dažādu, tās ir tās pacientu versijas, ko mēs dzirdam, un tad mums nāks skaidrot, kā tur viss tā ir, vai tas tā ir iespējams, vai nav iespējams, kā Jāni ir ar šo, vai disku var ielikt atpakaļ, vai skriemelis kaut kur izslīd, un viņu var ielikt atpakaļ. Es pilnībā piekrītu, tieši tāpat arī pie mums nāk pacienti un stāsta par to, kā salika mugurkaulu atpakaļ.
kas pēc būtības nav iespējams. Tāpēc, ka mugurkauls ir vienlaicīgi ļoti spēcīga struktūra un vienlaicīgi ļoti trausla, bet nav tā, ka mugurkauls ir izjucis, un tad kāds viņu saliek atpakaļ. Viņš nav Lego konstruktors, kuru var salikt. Šāda te sajūta, ka kāds ir kaut ko salicis, rodās parasti tādēļ, ka šiem te manuāliem terapeitiem izdodas to mugurkaulu izkrakšķināt, kas bieži vien ir starpskriemēļa locīto vienkārši ielikšana savā vietā. Un līdz ar to cilvēkam rodas tā sajūta, ka viņam ir kaut kas salikts atpakaļ. Bet, ja mēs tā loģiski vienkārši par to padomājam, iedomājieties, ka diska trūce atrodas apmēram kaut kur 10 vai 7 vai 10 centimetru dziļumā. Un kāds no malas kaut ko mums tur ādas līmenī masē vai izdara kaut kādas darbības ar rokām un tā tālāk, ir pilnīgā skaidrs, ka ar to nav iespējams piespiest diska trūci 10 centimetru dziļumā ielīst atpakaļ. Tas ir nonsens. Bet vienlaicīgi es negribu teikt, ka tas ir slikti vai kaut kā tam līdzīgi. Ja cilvēkam no tā ir patīkami kaut vai īslaicīgi, ja cilvēkam tas rada kaut kādu labsajūtu vai atbrīvošanas sajūtu, slikti jau arī tas nav. Jā, vai jautājums, vai tas ir labi? Droši vien, ka daudzās situācijās ir labi, bet daudzās arī droši vien nekā. Nav ne labi, ne slikti. Tāpat diska trūcis tur atpakaļ neielīdīs vai mugurkaula sašaurinājums nepazudīs, viņš nepaplatīsies no tā. Bet kaut kāds varbūt muskuļu tāds masāžas efekts atbrīvojošs noteikti no tā var būt un īstermiņā varbūt kāda uz to doto brīdi paliek labāk, bet jāvingro ir tāpat, jo, lai būtu ilgtermiņa rezultāts, tomēr ir ar to savu ķermeni ir jāstrādā. Jā. Bieži mēs runājam arī par to, it īpaši pēdējā laikā, ka cilvēks kļūst daudz strādā, sēž ilgi un sastopās ar izdegšanas sindromu, ar stresu lielu, ar pārslodzi darbā, arī emocionāli un mentāli pārslodzi. Un tad saka, ka mugura var sāpēt arī stresa dēļ. Kā tas ir stresa dēļ? Stress ir galvā. Kāpēc sāp mugura, Elīna? Kas tev ko teikt par šo? Kā tad tas īsti ir? Kāpēc? Es saprotu, ka var kakls sāpēt, ja tas mums tā kā saprotamāk, tuvāk galvā. Ko tad tā jostas daļa tur sāp? Tāpat kā tajā kakla daļā, arī jostas daļā tur ir muskuļi. Ja? Un tie muskuļi, viņi mums atbild uz... Tas ir nervu sistēma, ko teiks, to muskulis darīs. Muskulis pats no sevis neko neizdomās. Jā. Tas lielais noteikšanas mehānisms, viņš ir augšā, viņš ir galvā. Un tad, kad galvā ir saspringums, kad viss ir problēma un problēma ir reiz 30, tad kopējais muskuļu saspringums viņš palielinās. Viņš palielinās uz tā rēķina, ka nervu sistēma strādā tādā izdzīvošanas režīmā. Tas ir, ka ķermenis ir gatavs cīnīties vai bēgt. Un, kad mēs gribam cīnīties vai bēgt, kas notiek ar mūsu ķermeni, mēs saraujamies, mēs saspringstam, mēs esam gatavi tā darbībai. Bet tā problēma mūsdienās ar to stresu ir tāda, ka tā darbība neseko. Viņi vienkārši tur pastāvīgi, tas ķermenis ir tajā gaidīšanas režīmā, kad es varēšu cīnīties, kad es varēšu bēgt, bet tas nenotiek, un tas tērē nenormāli daudz enerģiju, muskuļi ir tajā pastāvīgajā saspringumā, viņi no tā pastāvīgā saspringuma, protams, ka nogurst, veidojās locītavu bloki no saspringuma, jā, tie, par kuriem mēs iepriekš runājam, tāpēc, ka visu laiku tu tur tā turies, un locītavs ir domāts, lai tur kustētos ķermenis, un no tā saspringuma šī kustība nevar dabīgi notikt. Un viss tā rezultātā rodās sāpju sajūta. Jo sāpju sajūta, kas ir sāpju sajūta? Sāpju sajūta ir signāls, ka kaut kā ir par daudz vai kaut kas tūlītās notiks, kam nevajadzētu notikt. Un ķermenis tādā veidā viņš sāk signalizēt, ka, klausies, nav ok, nav labi. Un ko mēs tad daram? Tāds ir jautājums. Vai ignorējam, vai skatāmies, kas būtu jāmaina. Bet jā, stress, man liekas, viens no galvenajiem sāpju cēloņiem. Kā tev, Jāni, liekas, ir muguras sāpēm viens no galvenajiem cēloņiem stress šobrīd? Jā, gan Elīnas aprakstītais, man liekas, mehānisms, kad ir tiešā veidā muskuļu spazmi, stresa saistīti, un, protams, ka kakla daļā tas ir biežāk, bet arī jostas daļā tas var būt, bet vēl ir arī tādas, tā kā ar izdegšanu vai psihosomātiskām vai veģetatīvo distoniju saistītas problēmas, kas ir faktiski ļoti līdzīgi, tās visas veģetatīvā distonija, izdegšana, tie visi ir tuvi radinieki. Ja? Tātad cilvēkam
kaut kādas ilgstošas garīgas vai psiholoģiskas slodzes rezultātā sāk rasties sūdzības, kas atgādina organiskas slimības. Ja, piemēram, dursirds apvidū, vai tas ir viens no tipiskiem variantiem. Tad cilvēkam dursirdī kaut kur, un viņš iet pie daktariem, pārbauda sirdi, un nekas izrādās neatrodas. Bet kaut kas ļoti līdzīgs ir arī sāpes mugurā, ja, kas var būt kā pavadonis kaut kādām ilgstošām, tādām saspringtām psihoemocionālām situācijām vai izdegšanai, jo arī depresija kaut kādā ziņā tas ir tuvs radinieks. Ja, tad izdegšanas sindromu tā skaitā ārstē ar antidepresantiem. Tie visi ir tuvi radinieki. Un tad tādās situācijās, kad cilvēks ir izdedzis, vai ilgstoši ir bijusi psihotrauma, vai liela psiholoģiska slodze, vai stress un tā tālāk, tad var parādīties arī muguras sāpes, kurām nav nekāda objektīva tāda pamata, mēs taisam bildes, tur nekas īpašs nav. Un tad cilvēks vingro un arī tā kā ne šis, ne tas. Un tad beigās var secināt, ka viņam varbūt vajag atpūsties vai paņemt kaut kādu, ja vien tas ir iespējams, kaut kādu brīvāku laiku, un tad tas pēkšņi tā kā atrisinās un vairs nav. Aizbraukt garākā atvaļinājumā. Jā, tas ir viens no tipiskiem variantiem. Vai jums sāk atvaļinājumu? Nē, atvaļinājumā man nesāp. Mājās atbraucot sāp. Un tad mēs uzreiz ir aizkaistirties, ka ir kaut kāds sakars, ka atvaļinājumā ir kaut kā savādāk nekā mājās. Tas nozīmē, ka jums diez vai tas ir kaut kas ar mugurkaulu struktūrāls, jo tas savādāk tas būtu arī atvaļinājumā. Man bieži pacienti arī saka, ka viņiem sāk sāpēt svētdienas vakarā, jo pirmdien jāiet uz darbu. Arī var būt. Jā, tas ir atkal kaut kādas neatrisinātās problēmas, ja kaut kas atkal vairāk par darbu. Vēl viena lieta, par ko es ļoti gribētu, lai mēs parunājam, par ko mēs sākām jau runāt, bet es domāju, ka par to var runāt par atbildību, par pašu pacienta atbildību un par līdzestību, par iesaistīšanos procesā, un ne tikai tad, kad viņš atnāk pie mums uz fizioterapiju vingrot, bet arī tajā pēcoperācija periodā. Un tas ir, cik ļoti taviem pacientiem tas ir svarīgi. Cilvēki domā, es izoperēšu, nē, man jau tāpat jātaisa tā operācija, es te varu tagad neko nedarīt, man jau tāpat ir jāoperē, es izoperēšu, un tad jau būs tur, ārsts jau viss izdarīs, uz man tas neatiecās. Piemēram, tas pēcoperācija periods jau ir ārkārtīgi svarīgs, lai tā operācija būtu bijusi veiksmīga, un kā ir cik cilvēki ir atbildīgi un līdzestīgi. Man liekas, ka cilvēki ir ļoti dažādi, un tas ir brīnišķīgi. Un tāpēc tā pasaule droši vien ir tik skaista, un tas attiecas arī uz pacientiem. Viņi ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas ir perfekti, izpilda visas rekomendācijas, un ir tādi, kuri neliekās nezinis. Un dzīves paradoks ir arī tāds, ka dažreiz jūs droši vien paši esat to ievērojuši, ka tie, kas visperfektākie pacienti un visdetalizētāk izpilda visas tās rekomendācijas, nevienmēr iet vislabāk. Dažreiz arī tiem, kuri vispār neliekās nezinis, iet vislabāk. Un tas vēlreiz apstiprina, ka tas arī kaut kāds galvas moments ir ļoti svarīgs kā tavā veselībā, kā tu pret viņu pats izturies. Un es droši vien teiktu, ka kaut kur zelta vidusceļš ir pats labākais, ka nedrīkst nelikties nezinis par savu veselību, bet pārlieku lielas rūpes par savu veselību arī ir neveselīgas īstenībā. Tas jau atkal ir tas stress, vai ne? Tas ir atkal stress par to, kas ar mani notiek un par visiem tiem procesiem. Jā, klasisks piemērs būtu cilvēks, kurš nepārtraukti baidās no vēža un visu laiku skraida meklēt vēzi, kaut kad agrāk vai vēlāk viņu atrod, ja? Vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Bet, atgriežoties pie pacientiem, jā, tātad pēc operācija parasti ir mērķēta kaut kādas vienas problēmas atrisināšana, bet mugurkaula kaut kāds novecošana, nolietošanās, vēl kaut kā ir process, kas skar īstenībā visu mugurkaulu. Un līdz ar to dabiski visiem pacientiem arī pēc operācijas tiek rekomendēts ārstnieciskā vingrošana īstenībā visu mūžu garumā.
ne tikai, lai mēs censtos izvairīties no šīs problēmas atkārtošanās, kas jau ir izārstēta, bet arī veiktu profilaksi kaut kādām nākotnē problēmām mugurkaulā, kas varētu rasties. Jo neviens jau nav pasargāts, ka tā pieņemsim, tā pati diska trūce būs augstāk vai zemāk. Jā, ka būs cita diska trūce. Varbūt cita diska trūce. Jā, ka tik un tā, jebkurā gadījumā fizioterapija. Ne? Diemžēl vai par laimi? Kam par laimi, kam diemžēl. Jā, kā Elīna, tu saki par to? Es, piemēram, bieži gadās, paldies Dievam, bieži tas nav bieži, šad un tad gadās pacienti tādi, kuri nāk ķeksītim, viņš ir atnācis vienreiz nedēļā un šķiet, ka ar to pietiek, un kad es saku, ka tev ir jāmaina kaut kas ikdienas paradumos un kaut kam ir jāmainās tavā dzīvē, viņš bet tas viņš nāk pie tevis. Ar to pietiek, ka viņš te ir atnācis. Viņš kaut ko vingrodo, ko es lieku, bet galvā ir pilnīgi kaut kur citur un visu to nodarbību. Bieži vien arī gadās tā, ka cilvēks man stāsta par visu savu ģimeni, par to, ko ēdīs, ko neēdīs, ko darīs, kur brauks, kas notiek viņa dzīvē, bet nav gatavs pieslēgties. Ir visu laiku cilvēks jāmudina pieslēgties savam ķermenim un tam, ko viņš dara, un to sapratni, un sajust, un iedziļināties. Es zinu, ka tev tas ļoti labi sanāk, un tu māki cilvēkiem tā, iedvesmo viņus vairāk būt pašiem ar sevi un tiešām saprast, kas viņā notiek. Varbūt man tas sanāk, man liekas, ka man vienkārši tādi cilvēki atrod, kuri ir gatavi darīt. Un, gan. Kaut kā tas viss savienojas, tā kā ir paredzēts. Bet es domāju, es ļoti daudz uzmanību pati pievēršu tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi darīt, tad man arī ir no sevis daudz, nezinu, tas ir prieks uzreiz dot tās zināšanas. Tu zini, ka tam būs vērtība, prieks dalīties, prieks, ka tevi dzird, uzklausa, mēģina saprast, un tad nāk jautājumi, un tad veidos tāda sadarbība. Ja es redzu, ka tas ir tā no manas puses, ka es tur esmu viena, un tur ir kāds, kuram tā īsti neinteresē, tad jau tā arī, tur neveidos tā sadarbība. Un tas varbūt man liek arī kaut kā domāt, ka vairāk pie manis atnāk tie, kuri grib strādāt, bet vienkārši es teiktu, ka varbūt tie ir tie gadījumi, ka tie cilvēki ir gatavi palikt, darīt, un tie jau atlasās, bet tie, kuri negrib, viņi tad kaut kā citādāk ar savām sāpēm. Vieglāks ceļš. Jā, bet tas, es domāju, arī fizioterapeitam vairs nav jārisina. Ja pie mums negrib atrasties, tad tas nav nevienam spiests, vai neko negrib uzzināt vai iemācīties. Katrs jau pats izdomā, kā dzīvos savu dzīvi. Man bija tādi ātrie jautājumi sagatavot jums, uz kuriem ir ātri jāatbild, bet šķiet, ka mēs visu esam izrunājuši. Man liekas, ka mēs visas šīs lietas esam pieskārušies gan katram no šiem jautājumiem, bet tik un tā pajautāšu. Tātad atbildat viens un otrs? Ja. Abiem jāatbild uz abiem. Kuram pirmam ir atbildi. Tātad man ir diska trūce, bija pirms 5 gadiem, vai es drīkstu sportot? Jā. Ļoti labi atbild, man patīk. Ja kaut kas ir sācis sāpēt, un es turpinu kustēties un darīt, vai es nodarīšu sev slikti? Vai viss paliks tikai sliktāk? Cik ļoti sāp? Vai viss bojājās un kļūst tikai sliktāk, tad, ja es kustēšos, ja es turpināšu Visticamāk, nē. Muguras problēmas parasti neparedz gulēšanu gultā. Jā. Vai pēc muguras operācijas dzīve būs normāla? Nevienmēr. Jāskatās, kas par operāciju, bet kopumā operāciju uzdevums ir dzīvi padarīt labāku, nekā viņa ir bijusi. Tātad mums vienmēr ir jāuzliek uz svariem. Tātad potenciālais operācijas iegūms un potenciālie riski, ar ko mēs riskējam. Ja šis potenciālais iegūms ir lielāks nekā tie riski, vai arī risks dzīvot tā, kā ir sliktāk nekā potenciālais iegūms, tad operācija vienmēr ir paredz to, ka jābūt labāk nekā bija. Vai būs pilnīgi kā no jauna piedzimis?
90% gadījumu nē, jo runa ir par kaut kādiem cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kādas ielaistas problēmas, un viņu operācija nepadarīs kā pa jaunu piedzimuši, bet uzlabot kaut ko konkrētu, jā. Es zinu, ka Tā tam vajadzētu būt. Ja, bet es teikšu, ir tāda lieta, ko es uzzināju arī strādājot ārzemēs, kas ir ļoti moderna expectation management. Ka mēs cenšamies ar pacientiem pastāstīt, kas būs no šīs operācijas. Tātad mēs cenšamies prognozēt, ka šī operācija atrisinās šo problēmu, bet neatrisinās to un to. Tas un tas jums paliks. Bet kaut kas tiks atrisināts. Tādā veidā, lai pacientam nebūtu vilšanās. Jo ir tātad vilšanās risks, kas tas tāds ir, ka cilvēks sagaida no operācijas, ka viņš būs kā jauns kumeļš, varēs skriet un tā tālāk, bet tas nenotiek un viņš finālā ir vīlies. Līdz ar to, lai šo te vilšanos novērstu un menedžētu ekspektācijas moderni tīrā latviešu valodā runā. Tad mēs cenšamies pēc iespējas detalizētāk pastāstīt, ko mēs sagaidām. Ko tu, Elīna, teiktu cilvēkam, kuram sāp, kurš ir nobijies, bet kurš saprot, ka viņam kaut kas jāsāk darīt? Kaut kas jāsāk darīt. Vienkārši jāsāk darīt. Vienkārši jāsāk darīt. Jāsāk pa maziem solīšiem, likt tā bildi kopā, pašam saprast, kas tieši notiek, un tad jāizdomā mazās stratēģijas, kurām tad lēnām arī... Lēnām pakāpeniski, pa bišķītim, pa vienam mazam nedomā tādos solītim. lielos lēcienos, jo reizēm uzreiz, kad kaut kas notiek, tad bieži vien cilvēki, tad viņi ir gatavi. Un tad vienā viņi ir dienā gatavi nevar darīt, izdarīt iet to, visam atrast laiku, bet tiem ir jābūt maziem solīšiem, tiem ir jābūt maziem darbiem, jo tajā brīdī, kad kaut kas notiek, nervu sistēma jau ir jutīga. Un tas ir jāsaprot, ka tas viss ir ķermenim jāuzņem kaut kādā veidā. Un tajā brīdī, kad, piemēram, ķermenis sadzīvo ar sāpēm, viņš nav tik pretim nākošs visam jaunajām, tev ir jābūt ļoti piesardzīgam, lēnam pa maziem solīšiem, jāstrādā ar sevi un jāklausās tajā atbildes reakcijā. Ko tu, Jāni, gribētu, lai... Pievienojos Elīnai, ka ja ir slikti, tad kaut kas jādara. Kaut kas jādara. Ko tu gribētu, lai cilvēki noklausoties šo mūsu sarunu, ko lai viņi paņem tādu vienu lietu, ko lai viņi patur sev kā tādu zāļu skapīti ieliek? Mēs noskaidrojam šīs sarunas gaitā, ka liela daļa problēmu muguras ir cilvēka paša kaut kādā ziņā atkarīgs no cilvēka paša, es varētu sacīt. Un ārstēšanas stūrakmens lielā daļā gadījumu ir ārstnieciskā vingrošana, un tas, diemžēl, vai par laimi, ir atkarīgs tikai vienīgi no paša cilvēka. Cilvēks var atnākt pie manis, un kā Elīna jau teica, un es viņam varu pateikt, ka viņam ir jāvingro, un viņš var aiziet pie Elīnas, un Elīna pateiks, ka viņam jāvingro, bet vai viņš vingros vai ne, ir atkarīgs tikai no viņa paša, un līdz ar to nevienmēr var cilvēku piespiest izārstēties. Viņu nevar piespied kārtā izārstēt. Tāpēc, cilvēki uzņematies atbildību par savām mugurām. Ķermeni, griežieties pie profesionāļiem pēc vajadzības un risinam. Labi. Jā, un atceramies to, ka muguras sāpes nav nekam beigas. Varbūt citreiz tas ir pat sākums, kad mēs sākam par sevi vairāk domāt, par sevi vairāk rūpēties, un mūsu ķermenis ir brīnišķīgs ar to, kādas mums ir spējas atjaunoties un pielāgoties. Paldies, ka klausījāties. Cerams, ka skatītājiem un klausītājiem šī saruna kaut ko būs iedevusi, kādu iedvesmu, kādu iedrošinājumu, kādu padomu, kaut ko, kas palīdzēs nekrist izmisumā, bet sākt rīkoties un nebaidīties sākt ar sevi strādāt. Paldies! Kā atnācāt, paldies, ka atradāt laiku, un tiekamies nākamajā reizē, nākamajā podkāstā. Paldies! Paldies! Satā. Ja jūs klausījāties šo podkāstu un jums šī informācija likās noderīga, tad aicinu jūs piesakot Mada Fizio sociālajiem tīkliem, Instagram un TikTok, kur mēs sniedzam vēl dažādus padomus par to, kā rūpēties par savu veselību un kā rast risinājumu dažādās ar veselību saistītās situācijās.